Hold up. Nu ko, ir pienākusi nedaudz kempera kārtiņa, remonta, tā kā rindā. Man zelta gabaliņš uz skata ir dabūts, Honda ripo, viss ir kārtībā un tagad ķeršos klāt pie kemperīšu. Un sākums man ir tāds diezgan mierīgs, es izdomāju vienkārši uz stundiņu iznākt ārā pašā vakarā, jau 9 vakarā, bet gribu noņemt visu šo te rāmi logam, kuram stiklos pēc tam iešu piegriezt. Bet es gribu noņemt nost iekšējo rāmi visu, lai izjauktu ārā mehānismu un sataisītu šitās problēmas. Jo ar šīm te ir bēdu ielēja tāda, ka viņi nemelcās atpakaļ. Tad te vēl ir no augšas nolaižamas sietas, kas viss ir netīrs melns. Nu un plus es gribu noņemt nost to rāmi, lai kārtīgi smuki visu šeit sataisītu. Tur nekāds kosmos nebūs jādara. Droši vien, nu jā, pareizi, man bija jānojauc nost šitie plauktiņi. Plaukts, jānoņem nost šis rāmis, tad es varēšu droši vien atjaunot to preskartonu vai kas tas tāds vispār ir. Kaut kāds preskartons arī izskatās. Tur tagad viss ir savs. To es varēšu saremontēt un tad attiecīgi izdomāt, kur uzstādīt no jauna to saules paneļas vadības, to, kā viņš saucās, charge control, jā, to, un attiecīgi sabūvēt atpakaļ skapīšus. Iespējams, ka no šitiem skapīšiem vienkārši paliks 2 skapīši, un šeit būs tā lādēšanas zona vai kaut kas tam līdzīgs. Iespējams, ka pat sievai nāksies pievienoties vēlāk, un tad varēs samērīt arī šīs te matračus visas vietas un izdomāt, no kā uztaisīt, no kāda porolona un ar kādu materiālu uzšūt pārvalkus matračiem, jo tad, kad es braukšu uz CSDD, sēžam vietām ir jābūt gatavām. Nu, lai gan es nezinu, kā notiek traileru, kemperu reģistrācija, cik ļoti daudz viņi skatās, kas šeit iekšā ir kārtībā vai nav kārtībā. Bet, nu, tas būs jāizdara. Un starp citu, 10 minūtes ir ieslēgta apkura. Es jau vienu džemperi jau novilku, sākumā te bija rītīgi augsts. Un es jūtu, ka drīz vilkšu arī šito džemperi nost. Starp citu, jā, pirmā lieta, ar ko es jau saskāros un ko es jau biju redzējis video, man likās, ka šie vāciņi, ir, viņi viegli nāk nost, bet nē. Viņi ir dziļumā iesprausti šādi, un viņi ir diezgan ilgi tur atsēdējušies. Pēc vienīgais variants ir taču tādu nazīti, un tad es smuki tā stipri vienā maliņā ielieku, un tad viņi tā kā pabīd ārā, un tikai tā viņi var dabūt ārā. Bet nu nekas, pēc kādu brītiņu būs progress. Redz, kur mans profesionālais šuvējs ir atnācis, kurš nav profesionāls šuvējs, bet kuram ļoti patīk šūt. Mūsu tagad problēma ir samērīt tos matračus tā, lai viņi kaut kā loģiski saliktos. Tātad pieņemsim, tad, kad ir salikts galds, tad tie matrači ir kaut kādas atzveltnes, kaut kādi pufi kaut kur loģiski, un tad, kad nolaiž galdus lejā un jāsliek gultas ir, tad atkal viņi izliekās loģiski un noklāja tā kā visu gultu gulēšanai. Šeit nekas nav loģiski. Nav pašlaik nekas loģiski, un tas sūds pārveidotājs ir ieliks tur, kur jābūt atzveltnē, tātad tur pašlaik ir nozagta viena sēdvieta. Un attiecīgi arī šajā pusē mums nav nevienas tā kā pufs paraugs. Nē, nu kā, tur to pufu, ko liek uz galda, var tam krēslam kā atzveltni noteikti ielikt. Pie sienas, pie paša gala. Es piedāvāju, mums jāuzmēra tagad pa 3 zonām. Sēdvieta, galda vietas platums sēdvieta, atzveltnes iespējami augstumi. Tas pats arī tur, un tad mājās vienkārši jāmodelē. Es esmu izmērījusi visu, izņemot atzveltnes. Ja Bet neviena atzveltne nesapas ar to, kas ir uz galda. Jo te ir arī dīvaini ar šito vietu visu, tā kā šo, jo tur izskatās, kad oriģināli nav paredzēts neviens, kad sēž. Kā tad? Pie galda vienā pusē tev ir, kur apsēsties atstutēt muguru, otrā pusē nav. Te ir kaut kāda samaģelka jau bijusi. Tā kā pamērīsim, izdomāsim. Un šokar ir ko darīt, stundiņu. Tagad ir ieraudzīt. Ir tādām slaidām kustībām.
tā, vēlreiz galdu. Tagad lūdzu mana mīļā profesionālā kempera iekārtotā izstāsti, kur bija joks ar matračiem. Nepagaida ne 4 stundas, kad mēs sapratām, kas ir tāds? Nepagaida ne 4 stundas, kad mēs sapratām, kā jādarbojas kempera matračiem. Uz galda liekas 2 pusmatracīši, kas viens pieiet pie vienas sieniņas un otrs pie otras, kas nozīmē, ka šeit nav samaģēlkas, ka te ir oriģinālais augstums. Es domāju, ka nē, mēs Nē, es viņu tāpat pārcelšu, man jāpārcer visā saules paneļa lādēšana. Un priekšnieks saka, ka tā būs. Priekšnieks saka, un tā būs. Priekšnieks saka, un tā būs. Jā, kas nozīmē, ka tad viens pusmatracīts liekās tur, otrs pusmatracīts liekās šeit, tas pats tajā pusē ar mazajiem. Un viss pēc centimetriem sakrīt. Te doma, kad papētīt varbūt pašu to palikni var nemainīt, lai viņš tur viss aplaisājas, vienkārši apstrādāt ar kaut kādu jauno supermastiku, kas ir dušām, kaut biezo gumijoto un miers. Varbūt vispirms ar šķiedru kaut kādu vienkārši attaisīt to plaisu. Pārējais, domāju, mēs paralēli bišķiņi ravēsim ārā un skatīsimies, ko atstāt, ko nē. Vajag padomāt par materiāliem. Tad vēl es esmu sarunu izrādījās, ka viens čoms ir nopircis karavānu un viņš uzreiz izravēja ārā šo veco apkuri, jo viņi tikai no elektrības viņu tur baros, savukārt viņam ir tas ventilators, kas nav man. Šodien uzprasīja, pa cik viņš man viņu atdos. Nav vēl atbildējis. Īstenībā tur tā sasmalcināt papīri iekšā, kā žurkas būtu dzīvojuši. Varbūt ir? Nav. Nu, lūk tā. Vakaram darbiņš pietiks. Labas varbūt vēl kaut ko gar logu pakrāmēšo, sapratīšu, kā viņš viss funkcionē. Īstenībā es parādīšu, kur man viņš augšā ir uzlicis. Tad tā izskatās mehānisms. Viņu laikam tā teikt, nakadū var pārbīdīt no viena materiāla uz otru. Sieva, tev būs uzdevums viņu kārtīgi nobēst visu šitos tīklus. Īstenībā interesanti, ka no aizkara pārbīdās uzreiz uz tīklu. Bet tad, kad es atvēru vaļā, tad viss sāk strādāt. Bet jebkurā gadījumā šeit izņemās ārā tapiņas, to visu tīklu var nomaukt nost, sēļot, mehānismu nomazgāt dušā, visu iztīrīt. Jo te ir laika gaitā sakrājas viss kas. Un tas būs lielajam logam. Viss pēc tam būs skaisti un viss darbosies. Savukārt šeit, lūk šeit, ir jāpārlīmē tepiķis saucamais. Tur ir mitrums. Te ir, te ir pulis kārtīgi. Viss varbūt tā, ka loks bija izšķēdīts vai kaut kas nācis no augšas, jāskatās, kas tur blīvējam ārā darās. Tāpēc šitos kapītes ņemšu ārā, ņemšu nost plauktu, lai varētu saremontēt šeit preskartonu un uzlīmēt virsū jaunu tepiķi. Tā sistēma ir tāda, ka nav baigi ērti parādīt. Ja sanāk, kad izņems ārā šo preskartonu, visu bojāto, es jau esmu atskatījies jau kempera video, jau zinu, tad, ja būs vajadzība, es jau redzu, ka būs vajadzība. Te ir koka latas, kuras jāizņem ārā bojātās, varbūt līdz pat jumtam, tas arī būs pēc tam vai no šo pašu putuplastu atstāja, ja viņš ir labs, vai arī ielīmē jaunu putuplastu iekšā starp jaunām lāgām, ne, bet latojums. Un viss, un nezinu, vai skrūvē, vai naglo, vai līmē pa virsu jaunu preskartonu. Un preskartonam jaunam pa virsu jauns apšūms. Ir jau noskaidrots, kādas līmes labas ir. Nothing special, viens weekends, un šitā visa siena būs kārtībā. Nu, viss iet ļoti lēnām, ļoti lēnām. Te ir, principā, kur ir saules paneļa vadi, sazīmēja, kurš plus bija, kurš mīnus, to jau kontrolieri atvienoju. Izvācu ārā vecos gaismas vadus, mūzikas te tumbiņai vadus, atvienoju rozeti. Nu, un tad te vēl tādi mistiski vadi, ko zināja, to sazīmē, ko nezināja, atmarķēja ar jautājumu zīmēm, kas te ir. Un tā, šodien beigšu
jo baigi lēni iet uz priekšu, te jāatrod viss skrūvītis, kur ir zem lakas, zem krāsām. Cerams, rītvakar šito demontēšu. Vakaru, protams, kā jau varēja paredzēt, finišēja ar traumu. Kārtīgi iešņāvu par nazi pirkstā un jāiet mājās, jāmēģina nomazgāt roku un jāieplāksterē kārtīgi. Sāpīgi. Bet, nu jā, tātad stundiņas vietā pastrādāja principā 2,5 stundiņas un progress jau baigais it kā nav. No otras puses lēnām jaucot, lēnām sāku saprast, kā šeit darbojās instalācija, kā viņa ir vienota, kā tas viss darbojās. Tā kā principā viss nāk no tā skapja, pa taisnota, nekas uz riņķi neiet pa kemperi, viss no turienes barojās. Jo tas savā ziņā tas arī man visu atvieglos, jo tātad visu sirdi jātaisa ir tur, un ja arī mēs nopirksim to trako powerbanku lielo centrālo, tad arī tā droši vien dzīvos tur. Vai arī drīzāk te kaut kur zem sēdekļa blakus sienai, jo, nu jā, pie tās pečkas laikam nebūtu baigi labi. Tad tomēr karstums ir. Nu un tā. Lēnām jaucot redzējuši, ko es atstāšu, ko neatstāšu. Varbūt vienkārši te tā kā citi dara, kad ir šo skapīšu vietā jāuztais ir pāris plauktiņi tādi gaisīgi atvērti, kur smukus burciņas kaut kādi salikt un viss, un atstāt bišķiņ arī to plašumu. Jo man ir aizdoma, ka tā kempera ideja agrāk bijusi tā kā nedaudz tā kā tajos laikos, kad viss aizbūvēja ar skapīšiem tumšāku, tādu intīmāku, bet nu viss aizbūvēts. Tad šajos laikos par cik daudz ko var atvieglot un vienkāršot ir tā stingri jāpadomā. Primārais komforts ir, lai var gulēt, lai var uztaisīt ēst, aiziet stolot, nomazgāties, un tad ir ļoti, ļoti jāpārdomā tas, cik daudz lietas tu ņem līdzi, un vai tiešām visi tie skapīši ir vajadzīgi, jo tu viņus vienkārši nevajadzīgi piekraus pilnus, vai arī krāmējis viņos visu iekšā tikai tāpēc, lai viņi tev liktos noderīgi. Īstenībā varbūt visu var salikt citā skapītī un efektīgāk. Tā kā labi, šim video droši vien pietiks materiāls. Sauksim nu jau šo par, teiksim, kemperu stāstā remontu un visu gatavošanas sākumu. Pa vidu vēl zvanīšu CSDD, braukšu uz CSDD, skatīšos, ko es varu izdarīt, ko es vēl nevaru izdarīt finansiāli. Primāri ir piereģistrēt viņu, lai man ir jau Latvijas dokumenti, un tad domāšu, vai uzreiz viņam tur mēģināt kaut kādu skatu izdīt vai nē. Jo teorētiski es nevaru tagad viņu, nu nevis nevaru, bet es negribu viņu tagad vest līdz galīgai gatavībai, tikai tāpēc, ka man skata ir jāiet. Ja pieņemsim skatē svarīgi ir tas, lai te jau ir polsterēts foršs sēžamvietas, tad man var ko darīt ap visiem logiem visu. Savukārt, ja es viņu varu aizdīt piereģistrēt, un man mierīgi sirds ir, ka viņš ir piereģistrēts, tad es varu lēnā garā kaut ko ķibināties uz priekšu un jau pieņemsim izbraukt kādā braucienā. Kaut arī man nav tie skapīši pabeigt, bet jau pamēģināt, nu, to sajūtu, kā tas ir. Bet šovakar pietiks un sekojiet tālāk, kā mums veiksies. Čau! Nu ko, svētdienas updatiņš, ko es daru, ar ko nodarbojos. Tātad turpinu ar kemperi. Redz, kur esmu iegādājies mēbeļu porolonu 100. Izmēri ir noņemti, sieva izmērus viss ir sazīmējusi, tā kā šodien piegriezīsim porolonu jau, lai saliktu pa vietām. Un īstenībā varbūt tas arī dara apskatēji, jo es zvanīju uz CSDD, runāju ar vienu tur kaut kādu tur speciālistu, viņš teica, ka, lai iziet apskatī, kempera aprīkojumam ir jābūt vienkārši pa vienībām vietās, ja tur ir leduskapis, tad tur ir leduskapis. Nekas nedrīkst būt tur baigi izārdīts, bet kas saistās ar sēdvietām, viņām ir jābūt kārtībā, lai var apsēsties, piesprādzēties, pārbaudīt, ka viss strādā. Tātad teorētiski vajadzētu būt tā, ka porolonus var piegriezt, salikt pa vietām, vienkārši to apsēdies, piesprādzējies. Viņam nav jābūt vizuāli līdz galam noformētam, pieņemsim tur jau pārvilktiem tiem pufiem. Nu un tā tad tas, kas nav ok, man šķiet priekš skatas, lai viņi uzreiz izietu, ir siena. Šodien nefilmēju sākumu, tāpēc, ka te skraidīju turpu šurpu, bet beigās, nu, te tās skrūvītes bija tik neatskrūvējams un neatrodamas, ka tā uzmanīgi jau izlauz to plaukt ārā. Nu, un tad man te ir saules paneļa vadi. Tad ir tas, kas uz rozeti te ir nācis, ko es tiešām zinu, kas tas ir. Un tad ir gaisma man ar jautājumu zīmītēm, jo
Es īsti nezinu, kāda strāva viņā ir un kurā brīdī. Bet tagad to, ko es darīšu, es nogriezīšu pagaidām, neplēsīšu uzreiz visu nost, nogriezīšu nost, attaisīšu šo te vaļā preskartonu, cik daudz man te tas viss ir sabojājies. Jo pēc tādas plūdu līnijas redzot, ir pilnīgi skaidrs, no kurienes tas ir. Tā ir augšējā līste jumtam, ne, bet sānam. Tā ir šī te līste. Un te noteikti ir paneļa savienojums kaut kāds. Nu, vēl, protams, ir redzams, kad ir logam pašam augšpusē mastikā ir caurumi. Var jau būt, ka tas gar logu ir līdz iekšā, vienkārši sūcies uz augšpusiem. Varbūt šī līste. Jebkurā gadījumā man ir doma visu līsti noņemt nost un nomainīt mastiku. Jo blīvējumās vietās tādās mastika jauna, nu galīgi nevar būt par sliktu, tāpēc, ka tomēr braucot ar kaut kādu ātrumu pa šoseju, tad, kad tev stipri līst lietas, es saku, tā kā ar kārčeri droši vien dzen iekšā visās spraugās. Tā kā tā, turpināšu ar šito sienu un pēc tam parādīšu, kā veicās. Nu, bojājuma apmērs nedaudz palielinās, tad dabūju. Šis viss ir tā kā žļurkst, te ir jākaltē viss. Mitrums ir aizgājis arī tur. Un arī zemāk būs jātais vaļā. Tad es bišķiņ patīrīju šeit visu. Te sekoja pārsteigums, kurš jau ir daļa tur sabērts, bet šeit bija peles midzenis. Labi, ka pati pele nebija. Te viņi ir zem putoplastiem dzīvojos, cerams, es viņu atradīšu. Un tā tad izskatās, kad ir jāņem šīs rāmas nost. Labi, šī priekšā ir stikla šķiedra. Bet jebkurā gadījumā šeit mitrums ir. Un viņš ir diezgan jautrs. Tas nav melns koks, tas ir cauris labs koks. No viņu vēl varētu izspiest ūdeni. Nu, tad attiecīgi ir jāskatās, kas ir šitie visi brīnumi, kāpēc tur ir pūstas putas, ko simbolizē šis viss putoplasts drausmīgais. Vai tā ir kaut kāds skaņas izolācijas apsvērums, vai viņš te tiešām ir vajadzīgs. Varbūt jāsaklāj būs jauna. Nu, bet tā kā pat šīs pieredzes es jau iztēlojos, kas ir ap šo logu, bet šo logu es likvidēšu. Bet nu tāpat droši vien būs jāņem nost apšuvums un jāskatās, kas ar šito visu notiek. Bet nu te ir diezgan ērti strādāt, es domāju, tā nebūs problēma. Uz apskatu gribās, lai viss ir kārtībā. Nu tā nebūs problēma. Bet nu jā, drusciņi vairāk darba nekā es biju domājis. Uzminiet, nu, te ir bijis mitrums vai nav? Viss tāds saliecies, izliecies un mitrs. Un te baigais džeks ir skrūvējis klāt laminātu pie purna. Es domāju, ka man te normāli būs ko pastrādāt. Tātad visticamāk mainās plāns, visticamāk tas izskatīsies tā, kad es braucu uz CSDD. Nu, protams, man te jātiek galā ar pāris šķirbiņām, kur gaisma spīd uz āru. Bet es došos uz CSDD, es viņu reģistrēšu, kaut vai iešu pirmo apskatu, kur man iedos mēnesi. Bet tad es varēšu no mājām aizbraukt, pieņemsim, uz ādažiem, uz lielajām darbnīcām. Un tad siltumā, gaismā kārtīgi viņu visu apstrādāt no ārpuses, jo tikai tad ir jēga taisīt iekšpusi. Tad, kad visas tās blīvgumijas, visi blīvējumi būs attaisīti ārpusi, tad būs jēga iekšpusē taisīt jaunu latojumu un savest kārtībā vizuālo iekšpusē. Kaut kā tā. Gribās jau mājās, protams, visu šo darīt, tāpēc, ka mājas ir mājas, bet, nu labi, principā jāskatās. Var jau būt, kad nav nemaz jābrauc uz ādažiem darbnīcām. Ja laiciņš atļauj, ja šāds te saulēns laiciņš būs, tad jau var arī visu darīt tepat ārā. Iepriekšējais saimnieks, nu Somas nē, jo Somas kā reiz te bija
savedis kārtībā tehniski, viņam gribēja ķerties pie visu šī. Somas vēl nezināja, kas viņu sagaidītu, bet loks jāņem ārā, nu ne loks, bet iekšējais rāms ar mehānismu. Tad te bija sapakots tas putuplasts, un viņš bija sapakots tāpēc, ka no šajā sānā vairs nebija lata, pie kuras pieskrojot grīdu, vai uz kuras balstījās gultas redels. Šajā galā viņas vēl bija, bet jau te bija viss piepakots ar putuplastu pilns, tāpēc, ka šī tā kā sāna lata, viņa vairs neko nespēja nest. Tas viss tā kā bija piepakots, lai balstītos uz stiklu šķiedras, uz šitā te. Nu, un te arī redzams, te ir bijis otrs gultas redeļojums, kuram vairs nav bijis kā turēties, tāpēc cilvēks ir, nu, ritīgi ieputojis putiņās, piepakojis visu ciet ar putuplastu, lai viss tā kā balstītos, jo nav vairs siena ir izmirkusi, latojums ir sapūvis un nav vienkārši pie kā balstīt kaut ko. Tā kā šeit stāsts ir tāds, kad ir jāņem viss ir ārā, viss sapūšais ir jāizņem ārā, labās ziņas, ka šī ir stikla šķiedra, un tad, kad viss būs izlasīts ārā, tad ir jālīmē jaunais latojums, viss smuki jātaisā, jāpilda ciet latojums ar putuplastu, viss šķirbas, jāizputo pašas mazākās šķirbiņas. Un visdrīzākais, kad es kaut kādu sešnieku saplāksni, tā kā busus, kad aprīko sešnieku saplāksni visu likšu iekšā. Darbs paliek vairāk, bet par ko tad ir šis stāsts, par ko tad ir mans workshops, vai arī ko tad man ikdienā citu darīt, ja ne to, ko es ikdienā daru. Un es kaut ko knibinos, grabinos visu laiku. Darbs mani nebiedē, apjoms ir liels un aug vēl lielāks, bet mēs ar to visu tiksim galā un beigās mums ar katru salaboto vizuāli sataisīto lietu šī kempera vērtība tikai aug. Un cilvēks, kuram kādreiz pieņemsim, ja šo kemperu pārdošu, viņam būs šaubas vai tikai dēļ vecuma sienās latojums jau nav kirdik, es viņam varēšu parādīt YouTube kanālu, lūdzu, viss ir salikts jauns, šim kemperim ir iedot otra elpa un trešā dzīve. Turpinam. Visi logi gan ļoti viegli ņemās nost, izņemās ārā tapiņas un izskrūvējās ar krustiņas krūvgriezni. Tas gan tādā ziņā viegli. Nākamais logs, ko nest, nolikt rindiņā pie pārējiem, kurus tad mana sieva varēs, kur nāk mana sieva, kuru tad varēs ņemt, viņas smuki un berst un mazgāt. Un kaut kad mēs viņus varēsim ilgt atpakaļ. Nu, vat, par ko mēs runājam. Ja šo visu nedarītu, ja šo visu netaisītu vaļā, ja tas, ka pieņemsim kaut cik taisni turētos, tad mēs gulētu, ka mums aiz apšūma ir šāds koks. Tāds mitrums. Traki. Tas viss ir vienkārši ļoti ilgstoši puvis. Nu, tā kā šito knābi pilnībā tīrīšu ārā. Būs ko ņemties, būs ko darīt, neko darīt, bet tas ir jāsūt kārtībā, lai būtu komfortabla gulēšana. Nebūtu kaut kāds mistisks mitrums visur. Tā, nu tā tad vakaru finišēju ar šito ainu šādu. Rītdien visu tīrīšu ārā, smuki sakopšu, bet nu, darba uzdevums skaidrs. Arī šeit visa siena ir līdz pat pašai lejai sapūsi. Nu, tā kā ārsienas daļa, tā kā viss šitas sāns ies nost. Un tad jau skatīsimies tālāk. Nu, ainava tāda, jā. Nu, sākumā jau viss izskatās traki parasti, un tas, ka tas viss ir tāds raips, izskatās galīgi slikti, un bla, 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 bet, nu, nekas traks tas nav. Visu kārtīgi izžāvēšu, visu kārtīgi izkaltēšu, notīrīšu. Tas ir tāds vairāk, nu, rakstura trenēšanas un pacietības darbiņš. Bet tad, kad viss būs iztīrīts un izžāvēts, tad smuki varēs ielikt iekšā jaunas latiņas. Iespējams, ka es vispār nopirkšu biezos aplākus, no kura izzāģiešu strēmeles, tā kā uztaisīšu no mitruma izturīgās aplākšana lameles tādas. Salīmēšu klāt, jāuzzina ar kādu līmi labāk to darīt.
Bet to noskaidrot nebūs problēmas, tā kā mums viens no sadarbības partneriem ir kompānija, kas nodarbojas ar busu aprīkošanu, līdz ar to viņi ar visādiem šādiem karkasiem, līmēm, tapsējumiem, siltinājumiem ikdienā darbojās. Tad man nebūs problēma noskaidrot, kas ir labākā līme, lai līmētu lameles, lai pie viņām līmētu saplāksni un kā to visu izdarīt. Bet šodien darbiņš beidzās. Jāiet mājās. Svētdienas vakars, tomēr bišķiņ jāatpūšās un tad jau jauns nedēļas piedzīvojumos. Nu, daudz man nesanāca šodien laika veltīt kemperim, jo es atcerējos, kad galīgi aizmirsu noformēt eglis mums pie mājas lielās divas, un pēdējais brīdis to bija izdarīt, jo sākās siltais laiks, gandrīz jau. Tāpēc mazāk laika bija kemperim. Bet visādā citādā ziņā ļoti ražīga pavadīta diena un davai, tad jau tiekās nākamajos video. Nu ko, sveiciens kārtējā smukajā saulainajā dieniņā, un šodienas tēma turpinās ar kemperi, un šodien ir plānā paņemt un piegriezt to pagaidu logu garo. Savādāk es laiku atlieku, un tā es uz to apskatu beigās neaizbraukšu. Nu, redz, kur man ir šitāda loksne, monolītais polikarbonāts, UV izturīgais, un no viņa man ir plāns izgriezt logu. Tad būs jānoskrūvē no rokturīši. Bet nu doma ir tāda, ka es viņu uzlieku virsū, apvelku un ar virsfreizi izgriežu ārā. Man tikko jau loks padevās pavisam. Tā kā laikam, ka man vajadzēs uzlīmēt līmlēnis virsū pašlaik uz plaisām, lai viņš kaut cik man tura formu. Un tad man ir jānoskrūvē nost šitās visas ručkas, aiztaisāmie. Tad es viņu varēšu apgriezt otrādi un plakaniski uzlikt virsū un kontūru, nu tā kā atzīmēt normāli. Šādi, nu tagad tas izskatās. Tikai atšķirība tāda, kad vecajam logam sanāk šeit. Viņš ir dēļ tā dubultā korpusa, viņš šajā vietā ir biezāks, tāpēc viņam ir tāda kā frēzerēviņa, uz kura uzmaucās virsū tā līste, kas iemaucās iekšā tā kā eņģis. Šis ir 4-nieks polikarbonāts, un attiecīgi man bez gropas viņš uzgāja virsū, tad es droši vien šajā profilā kaut kādu līmi iepildīšu un pēc tam šādi sakniedēšu viņu, lai tā eņģis līnija ir taisna un smuka un turās un nekur neaiziet. Tā, nu šādi man sanāca. Izurbi smuki caurumiņus cauri, ieskrūvēju skrūvītes. Nezinu, vai šīs skrūvītes ir uz palikšanu. Cauri pat neizgāja. Urbumiņš ir. Drusciņi galviņi tur rēgojās, viņi ir ievilkusies šajā alumīnijā labi turās un principā tura vienkārši stiklu, lai viņš nekrīt ārā, ja nu kas. Un pie viena, cauri viņa nav, saspiedus viņa nav. Bet tagad ir jautājums, vai skrūvju galviņām ir vieta tajā korpusā. Tāpēc iespējams vajadzēs nomainīt skrūvītes. Varbūt vajadzēs likt garākas ar uzgrieznīti. Jāskatās, jāiet tagad jāpamēģina iemaukt iekšā. Tātad pirmais acīm redzamais progresiņš ir, bet ir arī pāris jautājumi. Redz, kāds man lodziņš 4 mm biezs vēl bez visām atslēgām. Atslēgas jau, protams, pieliks, bet ir pāris nianses. Piemēram, precīzi, augstums logam ir precīzi tas pats izvirzījums oriģinālajam logam nāk uz āru. Tad jautājums, kāpēc logs ātrāk šeit sāk bersties, nekā piespiežos blīvgumijai. Tā kā man šķiet, ka logam vajadzēs apakšējā malu ņemt nost vēl. Bet visādā citādā ziņā, baigi zolīgi. Tāds dzidrs, viss virinās, viss notiek. Labi, viņš ir tāds drebelīgs. Bet ja viņš būs braucot pievilkts klāt uz 1, 2, 3, 4 atslēgām, nekur viņš nedarbināsies. Nu, tā kā
nedaudz pieregulēšanas, piezāģēšanas un būs baigi čotka. Nu tā, progresiņš ir šāds. Kamēr es te eksperimentēju, man bija potenciāli ļoti liela iespēja kaut ko salaust. Nerādīju, bet esmu to pašu klipsi, kas bija tajā dubultajā logā, integrējis esmu uz šo. Tā kā noliku veco logu uz galda, precīzi uzliku šo virsū, urbumus visus nokopēju, nu tad attiecīgi tagad surbju caurumus. Pēc tam es ņemu šo klipsi un nogarinu viņu tā, lai viņš neizlien cauri logam. Un pēc tam ar tādām mebeļu skrūvītēm visu saskrūvēju. Tā kā viss smuki. Redzēs, pēc tam ielikšu iekšā kā būs. Saīsinājis arī logu, tā kā paņēmu nost 5 mm pa malu. Drīz likšu iekšā, redzēs, kā man viss būs sanācis. Drīz jau jāmet mieru, jābrauc dejot. Tagad, kamēr baudam pēdējās siltās dienas, mums atkal pavasars atkāpsies. Mēģinu apdarīt tos darbiņus, ko forši ir apdarīt sausumā un siltumā, kas saistās redz, kur gaismas spīd cauri tur noņemtajām līstēm. Šitas arī viss ir pažūs, pakaltis. Tagad varēšu pienācīgi iztīrīt ārā visu lieko. Un tad es tikšu kaut kādā skaidrībā, ar ko turpināt. Bet tas, ko es redzu, problēmiņu pašlaik tūlīt parādīšu. Redz, kur ir skrūvju galvas. Tā kā ik pēc noteikti attāluma, šajā folijas lentā, vai kā to nosaukt. Nē, tas laikam ir cauri vienkārši sandviču panelim, tā skrūva. Man jau bija nojauta, ka nebūs viegli ar ārējo līsti, jo tieši tajā vietā nav nekā pretī. Tātad skrūvju galviņa slēpjās iekšā kaut kur. Nu, tas apiešu apkārt otrā pusē, jo līste tur ir pilnīgi tāda pati. Skrūvgriezt nokrīt. Tātad skrūvju galviņas iekšā ir kaut kur aiz kaut kādas šitās gumīņas, kur ir jāiztīra ārā. Man ir nojausma, ka es viņu nedabūšu vairāk iekšā. Šitas laikam vienkārši ir blīvējošais. Tā līme, kas ir atdalījusies. Un tātad man šitā gumija ir jāvelk ārā, lai tiktu klāt skrūvītēm un varētu pārblīvēt šito līsti. Bet man viņa nav jēgas šo tagad ņemt nost, jo man vispirms iekšpusē ir jāpielīmē brusa, lai pēc tam no ārā šo līsti līmējot atpakaļ klāt, varētu ar skrūvēm viņu pievilkt, jo pašlaik tur viņu nevar pievilkt, tāpēc, ka nav nekā iekšpusē pretī. Vai arī tad es varu paņemt iekšpusē, notīrīt šo sienu, piemest pagaidu brusu. Bļāviens, es arī rādu, bet nefilmēju. Paņemt pagaidu brusu, piemest iekšpusē, kaut kādu pieņemsim saplākšņu strēmeli, lai viņi ir jaudīgāk. Un tad, kad es uzklāšu jaunu līmi šeit, es varu ar skrūvēm pievilkt pie jaudīgas aplākšņa iekšpusē, un tad, kad tā līste būs pielipus, es atkal varēšu ņemt, skrūvīts izskrūvēt ārā, līste paliks klāt, un es varēšu iekšpusē ielīmēt visu, kā vajag. Tā kā baigais progress nav, tāpēc, ka šausmīgi maz laika ikdienā tam pieķerties, bet pagaidām, kamēr man nav jābrauc vēl pakaļ meitai uz autobusu, es tā ātri kaut ko pa iekšu paņemšos, vismaz satīrīšu visu šito sadrupināto, salikšu pa maisiem. Te man stāv visu laiku grieztos vaļā ventilācijas, lai viss vēdinās, viss žūst. Jānoplēš paklāja no sienas. Te sanāk vienkārši ļoti plāns finieris ir bijis pielīmēts pa taisno pie stiklšķiedras. Būs jākniedē klāt jauni leņķīši. Jāskatās, kā pielikt to līsti, tur vispār nav problēmas, tā būs pirmā, ko es pielikšu atpakaļ droši vien, un tad ir tā ārējā līsti jāņem nost, lai pieliktu jaunu iekšējo jātiek klāt pie šitām skrūvītēm. Pagaidām tas viss.